vārds, pirmais trīnieks Maskavas Spartakam. Nē, mums tomēr Jāņa Sprukta maiņa sāk šo spēli, nevis tā kā tas tika apmēram pirms stundas izziņots sākuma sastāvos. Nu, galu galā tam laikam tomēr nav tāda principiāla nozīme, vismaz pirmo reizi maiņām izējot uz ledus. Pagaidām diezgan labi aizsargājamies. Viens metiens bīstams bija. Nu, lūk, laikam nevajadzēja teikt. Barankas metiens no zilās līnijas. Nu, nosacts laikam bija Telkvists. Es pat neteiktu, ka arī īpaši spēcīgs plaukstas metiens. Nē, tā nebija. It kā redzēja visu Telkvists. Es domāju, ka mazliet izmainīja. Ļoti minimāli izmainīja. Izskatījās, ka izmainīja. Jā, tur divi spēlētāji bija priekšā. Viņam blakus tika paklupināts. 1-1, kļūdās Hašeks, vai arī kāds pamainīja ripas lidojuma virzienu. Mūsu ceturtā maiņa izlīdzina rezultātu. Džeriņš izdarīja metienu uz vārtiem. Tūdien redzēsim atkārtojumu. Iespējams, ka mēs arī līdzīgā veidā guvām vārtus. Roberts Bukārts ir tūplānā. Iespējams, ka viņam ceturtie gūtie vārti. Skatāmies, tur Roberts vārtu priekšā. Nē, nu, diez vai. Roberts tur galīgi nav. Galīgi viņš tur nav tūmā. Tur Meija bija. Meija pamainīja ripas lidojuma virzienu. Nu, Gintam Meijam pirmie vārti šajā čempionātā. Tur viena komanda, tur visi nāk arī to komandu atbalstīt. Atkal no zilās līnijas metiens. Un atkal Ivans Baranka, bet šoreiz izskatās, ka pats aizsargs Ivans Baranka pats. Precīzi trāpīja, nu skatāmies. Jā, šoreiz viņam pašam arī vārtu gūs. Nu, tas, kā informators to paziņo, tas jau nebūtu nenozīmē, ka tāds arī ir. Maskavas Spartakiešana tik šogad mums grūti. 2-2, bet tiesneši skatīsies video. Hokejs nu ir viena nianses par atrašanos vārtu laukumā šajā sezonā. Varbūt, ka kāds vēl nezin, proti, ja ātrāk nekā ripa uzbrukošās. Nu, šo epizodu tas gan neatiecas. Komandas spēlētājs ir vārtsarga laukumā. Tad tikai tas skaitās. Bet ja tur sākumā ir nonākusi ripa un pēc tam tu tur ieslido un cīnies par to iesit, tad ne. Tad šāda atrašanās vārtsarga laukumā vairs netiek fiksēta. Šis moments vienmēr pie visiem traktējumiem ir bijis diezgan slidens. Un šajā gadījumā es domāju, ka ripa vispirms ielidoja vārtos un pēc tam tikai vārti tika izbīdīti. Jā, ripa līdo. Vārdu bīdīšanā piedalījās. Nu, joprojām tiesneši lem, skatāmies vēlreiz. Trotera metiens, ripa. Šķērso vārtu līniju un var teikt vienlaicīgi, ne? Pilnīgi ārā. Nē, diemžēl neskaitās. Tur tā kā bija aizturētais sots, atkal vārti izgūst. Nu, grūti pateikt. Katrā ziņā noraidījums Spartakam būs. Nu, vismaz vienu, lai ieskaita, jā. Nu, neredzējām līdz galam šo epizodi. Joprojām 2-3. Nu, šoreiz varbūt arī paspēs. No šīs kameras izskatījās? No šīs kameras izskatījās, ka Ņiževijs paspēja. Tas pats vien būs. Tas pats vien līdz, jā, būs. Nu, skatīsimies, jā. Kartigans atstāja ripu Ņiževijam un tur kaut kā tādu interesantu spēles tehniku demonstrēja Hašeks. Nu, kā tev reiz? Vēlās palētu, jā. Nu, pārvēlēt. Nu, jā, nu, galu galā tiesneši lems, mēs, nu, te nevar pateikt. Kā mums veicās? Kā mums veicas, jā. Atkal nav ieskaitīti vārti, izstumti tie bija no vietas. Tagad gan 2-2. Tagad nekas nekur nav izbīdīts. Arvīts Reķis, viņam pirmie gūtie vārti šajā čempionātā. Ļoti spēcīgs metiens, 5-4. Jā, ļoti spēcīgs metiens, Jānis Sprukts. Un Alkipāns ļoti labi viņi stāvēja blakus, un pēdējā brīdī pagāja katrs uz savu pusi. Hašeks tur vairs neko nevarēja glābt. Un tagad mūsu pretuzbrukums Karsums. 3-2. Tomēr atrad maiņu. Kas neizdevās Surovijam, tas izdevās Mārtiņam Karsumam.
Mārtiņam Karsumam 7. gūtie vārti šajā čempionātā, 3-2. Rīgas Dinamo izvirzās vadībā. Ļoti labi trāpīja starp kājsargiem, un tur arī tēmēja Karsums. Ja tu tur trāpi, vārdsargam nav variantu. Vienalga, kas tu esi, Hašeks, Braders vai vienalga kurš. Bet ļoti vārdsargiem nepatīk, ka tur trāpi. Bloķēts. Un vēl viens bloķēts metiens. Ļoti pašaizliedzīgi mūsējie nospēlē. Viss! 3 punkti pret Spartaku. Izdevās revanšēties par zaudējumu 3. oktobrī. Pašaizliedzīgi mūsējie nospēlē pēdējās sekundēs. Un, jāsaka, pelnīti. Guva 3 punktus, jo neskaitot pirmo trešdaļu, 2., 3. mēs bijām pārāk. Jā, 2., 3. pilnīgi mūsējie.